Es atrodos uz Jūrmalas gatves, un šis būs stāsts par vienu ceļa zīmi, kas jau tur ir uzstādīta gadiem ilgi. Kā rezultātā autovadītāji nevar mērot šos 300 metrus, lai ērti un ātri brauktu Jūrmalas virzienā. Kā rezultātā jābrauc ir apkārt, kā arī veidojas sastrēgumi. Jautājums, vai tik tiešām šo vienu ceļa zīmi nevar likvidēt? Lūk, precīza šīs zīmes atrašanās vieta. Jūrmalas gatve pie Rīgas robežas virzienā uz Babītes pusi. Nedaudz pirms jaunizbūvētā apļa, kas tālāk ved uz Babītes viaduktu pāri Jūrmalas šosejai. Šeit ir uzlikts iedelis, kas jau stāv, viņš atjaunots, bet stāv jau no padomu laikiem. Kad vēl nebija tas krustojums, tur bija grūti izbraukšana, tāpēc arī bija, zīme, ka nedrīkst braukt, bet tā kā tur ir uztaisīts ļoti labs aplis, jā, un varētu atslogot pilsētu no korķiem, pēc kā arī cīnās viss, lai mazāk korķi visu. Bet, protams, labāk ir atstāt šo ķieģeli un neatslogot pilsētu. Šajā Ērika publicētajā video var redzēt, cik īsu posmu un bez īsta pamatojuma nedrīkst veikt ar transporta līdzekļiem. Kā rezultātā ir jāmēro krietni lielāks attālums, lai nokļūtu, piemēram, līdz Jūrmalas šosejai. Līdz šejienai jūs varat apbraukt, jā, bet tad, braucat te, griežaties un viss. Un kad ir tas laiks, kad ir korķu laiks, tur uz Slokas ielas tur ļoti darās. Tur ir gan kreisais nogriezties uz Slokas ielu, gan labais, un tur pilna iela ir, un tur ir riktīgs korķis, tad, ko varētu mazināt, jā, atļaut izbraukt šo gabaliņu, un visi nokļūstam tur, ko mēs nokļūstam no Slokas. Un otrs ir cilvēki, kas strādā benzīna tankos vai atbrauc benzīnu, viņam jāmēro ceļš uz Slokas ielu, lai izbraukt ārā uz Jūrmalas šoseju. Viņš nevar te braukt, dēļ zīmes. Pēc Googles karti jūs arī redzēs, kāds liels attālums mērot ir no šejienes, ja, teiksim, jūs iebraucat šeit benzīna tankā uzpildīties un tad braucat apkārt, jo jums vajag taisni. Ēriks jau pagājušā gada nogalē vērsās pašvaldībā ar lūgumu, lai šo zīmi noņem, jo tas atvieglotu autovadītāju nokļūšanu Babītes virzienā, bet bez rezultāta. Jā, es uzrakstīju, viņa atbildēja, mēs izskatīsim, es tā precīzi nemāku teikt, man jāizlasa, jā, bet, atbilde bija tāda, kā standarta variants, tāda, kā saka, kad mēs domāsim, mēs izskatīsim, lemsim un tā tālāk, bet ir pagājis jau tas krustojums, ir uzbūvēts jau kādi 2 gadi, ja ne vairāk. Tā viņi arī lēmja. Vēršamies pašvaldībā arī mēs ar nērto jautājumu, kāpēc šo vienu zīmi nevar noņemt un satiksmes organizāciju padarīt ērtāku, un saņemam negaidīti labas ziņas. Jā, Rīgas pašvaldība ir lēmusi tātad atklāt tur divvirzienu kustību. Tiks uzlikta ātruma ierobežojums 50 km/h. Pašlaik norit zīmju saskaņošana Mārupas novada, tā kā šī teritorija arī skar šo zīmju izvietošanu viņu teritorijā, un drīzumā tātad šī zīme tiks uzstādīta. Šis lēmums jau ir pieņemts, cerēsim, ka līdz gada beigām tas viss tiks realizēts. Tur darba apjomi nav nekādi lielie, tamdēļ varam cerēt to ieraudzīt tuvākajā nākotnē. Un te vietā ir jautājums, kāpēc bija jāgaida, lai pieņemtu tik elementāru lēmumu, ja jaunizveidotais krustojums tika izbūvēts jau pirms vairākiem gadiem? Tamdēļ, ka tika vērtēti daudz faktori, tika izvērtēta transporta plūsma, kas bija tajā laikā. Tātad visus šos lēmumus mēs pieņemam pēc konkrēto objektu izbūves. Un tātad, vērot šo situāciju konkrētajā ceļa posmā, tika pieņemts šis lēmums. Tagad pašvaldībā sola, ka līdz gada beigām Jūrmalas gatve arī šajā īsajā posmā beidzot būs atvērta satiksmei abos virzienos. Kristaps Kuriņš, Mārtiņš Avots, 4. studija.